institūcijas ir devušas pozitīvus atzinumus par objektu nodošanu eksploatācijā, un Būvvaldes komisija šodien ir pieņēmusi objektu eksploatācijā. Pamatojoties uz pozitīviem atzinumiem un arī apskatot iepazīstos objektu dabā. Jā, šā gada 7. augustā eksploatācijā pieņēma SIA Liepājas enerģija jaunizbūvēto siltumtrases posmu Liepājā Laumas mikrorajonā, kas dos iespēju palielināt zaļās un atjaunojamās siltumenerģijas īpatsvaru pilsētā. Siltumtrases garums ir 1,6 km, un tas veikts ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļiem, saņemot līdzfinansējumu 40% apmērā. Primārais ir tas, ka šis projekts ļauj palielināt zaļas enerģijas apjomu pilsētā. Faktiski mēs aizvietojam gāzes katlus ar atjaunojamo siltumenerģiju ar šķeldi. Ja? Tā kā pievienojot TECam šo te mikrorajonu, tad mēs faktiski palielinām visu zaļas enerģijas īpatsvaru pilsētā. Kā papildus ieguvums ir jauni klienti, kas izmantoja iespēju un pieslēdza savus nekustamos īpašumus centralizētai siltumapgādei. Jau pieslēgtas vairākas privātmājas un ir zināmi vēl vairāk potenciālu klienti. Jaunu klienti ļoti daudz mums izbūvējot jauno trasi par Asarielu, mums interesi un dotā momentā arī, teiksim, izsniegt tehniskie noteikumi un jau ir izbūvēti 7 jauniem klientiem, kas ir privātmāju īpašniekiem. Un tieši tāpatās līdz apkurses sezonai, es domāju, teiksim, nāks tuvāk arī apkurses sezona. Būs arī daudz tādu jaunu klientu, kas, teiksim, būs ieinteresēti pieslēgties, teiksim, Liepājas enerģijas siltumtīkliem. Jauno siltumtrases posmu izbūvēja Grobiņas SPMK. Uzņēmumam ir liela pieredze pazemes inženierkomunikāciju izbūvē. Es neteiktu, ka būtu sevišķi atšķīrusies no iepriekš izbūvētajiem, ja nu vienīgi ar īsu termiņu, un tas, kad par Ventspils ielu mēs noteikti radījām grūtības vietējiem gan iedzīvotājiem, gan autobusu satiksmei, jo trase bija izprojektēta tieši pa ielas vidu, un tā kā autobusus novirzīt nebija iespējams pa citu maršrutu, tad nācās gan rakt, gan satiksmu uzturēt vienlaicīgi. Tas gan radīja gan ērtības, gan viņiem, gan mums. Bet izrakām, ielikām un viss kārtībā. Tāpat būvniecības procesam vairāk mēnešu garumā ikdienu līdz sekoja akcijas sabiedrība Inspekta Latvija. Veicot šī projekta būvuzraudzību, mums nekādas tādas pretenzijas nebija. Ja? Viss, kas bija paredzēts projektā, tika izpildīts. Ja? Un būtībā šodien, skatoties uz šo objektu, var redzēt, ka kvalitāte ir ļoti laba. Un vienkārši, lai vairāk būtu šāda objekta Liepājā. Projekta mērķis ir turpināt samazināt uzņēmumu ražošanas izmaksas, izmantojot atjaunojamos energoresursus un ražojot videi draudzīgu zaļu enerģiju. Projekts dod iespēju centralizētiem siltumtīkliem pievienot siltumtīklu rajonu, ko līdz šim ar siltumenerģiju nodrošināja 2 autonomās gāzes katlumājas Elizabetes un Ziemupas ielā. Tagad tās vairs nebūs nepieciešamas. Uz šogad mēs nolēmām to katlumāju atstāt rezervē, paskatīties, kā viss strādās, kā apkures sezona paies, un nākamgad tad pieņemsim lēmumu, ko īsti ar viņu darīt. Pagaidām viņa nestrādā, paliksies rezervē. SIA Liepājas enerģija ir īstenojusi 5 Eiropas Savienības kohēzijas fonda projektus. Kopējās piesaistītās investīcijas ir aptuveni 13,5 miljonu eiro, kas ir vienas no lielākajām siltumražošanas nozarē Latvijā.